atgriezties gribas man un izslēgt visu, kas atkārt man skan. Kāds nezināms spēks mani zemē gāž. Es jūtu, ka krītu un kļūstu vaiš. Es klusītēm zemi pieglaužos. Tās priekos un sāpēs es ieklausos. Es dzirdu, kā sirds lēnām pukstē tai beidz. Un jūtu, ka dzīve prom pamazām steidz. Mani izlaidiet, acis apsieniet. To, kā es esmu, man vien nepietiek. Tu visā vēriet, cerām es stāviet. Līdz ar vējiem kopā man palaidiet. Dažreiz es nezinu, kādēļ tā. Ka ir kāds uzsmējies, bet kādam tas sāp. Es brīnos par visu šeit pasaulē, bet tā pilnīgs nav, ja tās nemeklē. Mani izlaidiet, apsieniet. Tu visā vēriet, cerām es stāviet. За тобой не закрываем дверь. Я живу уже который год. И с тех пор отчет моих нечаянных потерь. Остановленный кого-то ждет. Опять метель и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день.
radās ideja un kam radās ideja izveidot grupu? Manuprāt, ideja radās mums visiem kopā, gan es, gan Raivis. Arī Aleksis gribēja kaut kur spēlēt, un mēs nolēmām, mēs jau ļoti ilgi domājam, un kādu dienu mēs tomēr izlēmām, salasījāmies un sākām spēlēt. Ilgi basgitaristu meklējām un atradām Andri. Kādā repertuārā jūs parasti izpildāt dziesmas? Parasti mēs spēlējam tādas latviešu dziesmas, turpmāk domājam spēlēt arī angļu dziesmas, es domāju. Un mums tā patīk diezgan tādas rokīgas dziesmas vairāk. Alternatīvais roks. Jā. Kādi ir jūsu turpmākie plāni? Kaut ko domājat apmeklēt kādu konkursu vai pasākumu? Februārī mums būs konkurss Rīgā, uz kurieni mēs brauksim. Ceram braukt, jā. Jau pieteikumu aizsūtījām. Tur jau redzēs, kā būs. Ko jūs gribētu novēlēt jauniešiem, kuri šodien neapmeklēja šo pasākumu? Mēs viņam gribam novēlēt to, lai viņi nebūtu tik kautrīgi, vairāk piedalītos tādos pasākumos. Mēs runāsim ar grupu Hot Penguins. Cik ilgi jūs jau dejojat? 4. februārī būs 5 gads. Un kādas jūs dejas dejojat? Un zēni mūsu breiku. Ko jūs novēlat jauniešiem, kuri šodien neatnāca uz šo pasākumu? Būt aktīvākiem, nekautrēties, piedalīties tādos pasākumos, parādīt savas spējas. Pilnīgi piekrītu un jābūt atvērtam, nevis tik pasīvam. Un, protams, es viņu vietā nožēlotu, ja sēdētu mājās. Cik ilgi jūs jau nodarbojaties? Nevairāk kā 2 mēnešus. Kāpēc jūs izlēmāt apmeklēt šo pasākumu? Nezinu, mums piedāvāja, mēs izlēmām apmeklēt. Ko jūs novēlat jauniešiem, kuri šodien neapmeklēja šo pasākumu? Apmeklēt. Lai viņi cenšas tomēr un apmeklēt, tas ir interesanti. Lai viņi dejo un cenšas. Ko tu šodien darīji šajā pasākumā? Es šodien dziedāju un dejoju. Kāpēc tu izlēmi apmeklēt šo pasākumu? Tāpēc, ka man ļoti patīk dziedāt un dejot. Ko tu novēli tiem jauniešiem, kuri šodien neatnāca uz šo pasākumu? Es novēlu, lai viņi citreiz atnāk. Kā tu novērtē šodien dienas pasākumu apmeklētājus, kuri šodien uzstājās? Es domāju, ka viņi visi malači ļoti labi visi uzstājās. Man ļoti iepatikās. Kas tev sevišķi iepatikās šodien dienas pasākumā? Man ļoti iepatikās, kā spēlēja no jauniešu biedrības zēni un kā dejoja no jauniešu biedrības arī meitenes. Tautas nama direktors, kā jūs novērtējat šodien dienas pasākumu? Ļoti labi. Man patīk. Ko jūs novēlēt šodien dienas jauniešiem un citiem jauniešiem? Šodien dienas jauniešiem novēlu tā turpināt, bet tiem citiem, kuri vēl nav iedrošinājušies, ziniet, galvenais ir uzdrīkstēties. Un tad jau viss notiek. Ja tu pārkāp savai kautrībai, ja tu pārkāp kaut kādai tādai, varbūt lepnībai, varbūt muļķībai, un tu taču gribi uzkāpt uz skatuves un nodziedāt. Un nelauzies, vienkārši ej uz skatuves un dziedi un dejo, un viss notiksies. Un tu būsi topā. Šodien dienas pasākumā kurš priekšnesums visvairāk patika? Neesmu domājis, bet katrā ziņā mani visi patīkami pārsteidza. Paldies par interviju.